Nu, labrīt, labdien, labvakar, vienalga, kad skatāmies šo video, esat sveicināti epizode numur 2, 3. sezona. Šodien parādīšu mazliet savādāku darbu, tāpēc arī nolēmu, ka mazliet uzfilmēšu. Šodien būs tā, ka tagad piebraucu pie klienta, man īstenībā vēl 20 minūtes, kā vienmēr, es agrāk atbraucu, un šodien jānomaina būs signalizācija. Viņam ir vecais Texacums, manuprāt, nezinu, viņi teica, ka vismaz 17, 18 gadi vecs ir, bet es domāju, ka viņš jau vecāks, vecāka tā signalizācija viņam. Un šodien, ko es daru, es viņu mainu uz jaunāko Texacom Elite 24, tā būs, vadu, nav wireless, bet vadu, jo viņi grib izmantot vecos sensorus pagaidām. Es viņai teicu, var iztestēt, paskatīties, kā strādās jaunā sistēma ar veciem sensoriem, bet panelis iet prom, ārējais bels arī iet prom, tur liek jaunu visu. Kas vēl ir? Keypads, ja, tastatūra, tā mainās. Protams, vispārējais baterijas un viss, kas iekšā iet, tas jauns. Vadi paliek vecie, sensori paliek veci. Un liekas arī smartcoms, kas ļaus pievienot paneli pie interneta un, protams, vadīt sistēmu ar aplikācijas palīdzību. Jā. Aplikācijas palīdzību, un jā, liekas iekšā smartcoms, kas ļaus pievienot paneli pie interneta un, protams, kontrolēt, vadīt signalizāciju no telefona ar aplikācijas palīdzību, vienalga, kur viņi ir, vai mājās, vai prom no mājām. Galvenais, lai ir internets. Kaut kā tā. Tā kā tāds plāns, pasfilmēšu, parādīšu veco paneli, jauno paneli. Grūti pielīst, ja viņam tur lielais dubultais leduskapis stāv. Nezinu, vai varēs viņu izstumt ārā vai nevarēs. Ja nevarēs izstumt, tad man aizņems baigi daudz laika ņemt nost to paneli un tos vadus kārtot. Ja varēs izstumt to leduskapi, tad būs super. Tad varēs ātrāk to visu izdarīt. Redzēsim, iztestēsim, kas viņam tur ir ar tiem visiem vadiem. Un ko var izmantot, to izmantosim. Ja kaut kas neies, tad redzēsim. Tad es arī pafilmēšu. Saulains laiks šeit Mančestrā šodien. Sestdiena mums ir. Tā kā viss super. Cerams, ka, man īstenībā ārā nav jāstrādā daudz, bet, tas bellbox no arienes ir jāņem nost, jo viņam tāds maziņš jumtiņš priekšā. Tur atkal problēma pielīst ar trepēm, jo ir mazās trepes, man lielās nav. Neredzēsim, ja nevarēšu tikt ar mazajām, tad būs jābrauc pakaļ lielajām trepēm. Un jāskatās, ko es varu izdarīt. Jo agrāk vienmēr signalizācijas lika tā, lai ir grūti pielīst viņam klāt, ir tīpaši pie bellboxiem. Un tāpēc vienmēr ir čakars ar tiem visiem bellboxiem un dalīšanai. Un paneļus arī bāž, viņi tur, kur grūti dalīs. Es saprotu, drošības pēc arī tas viss notiekās, bet, redzēsim. Kā man šodien ies, bet noteikti nofilmēšu un parādīšu kaut kādu. Tā kā tiekamies pavisam drīz. Te var redzēt vecā Veritas 8 sistēma, kura ir arī iebūvētais keypads un te ārējais keypads. Šeit var redzēt veco bellboxu, un tagad parādīšu arī, kā izskatās iekšā. Vecais panelis daudz nekā nav, baterija izņemta, jo es iepriekš biju jau pie klienta, es viņam tur čakarējies tas alarms. Un te ir jaunais, jau gandrīz salikts viss kopā, es jau nerādīšu, kā es to visu daru, bet, gala rezultāts, kas man nepatīk, tas ir baltais vads, bet, tur viņam jābūt. Un tā izskatās bellbox naktī, es te pietuvināju, tā izskatās logo un viss dek. Tā kā paldies visiem tiem, kas noskatījās, uzspiet laiku, share varbūt, kādu komentu atstējumu un tiekamies vēlāk.